Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Klausieties Dieva svēto vārdu no Daniela grāmatas 6. nodaļas. Tad ķēniņš pavēlēja atvest Danielu un to iemest lauvu bedrē. Ķēniņš sacīja vēl Danielam: Tavs Dievs, kam tu kalpo bez mitēšanās, tas, lai izglābi tevi. Un apkalpotāji atnesa akmeni un to uzlika bedrei virsū, un ķēniņš aizzīmogoja to ar savu gredzenu un ar savu augstāko ierēģņu zīmogu, lai nekāda neparedzēta iejaukšanās par labu Danielam nevarētu notikt. Tad ķēniņš gāja savā pilī un gavēja cauru nakti. Viņš nelika arī pasaukt kādu no savām sievām, un tomēr viņš nevarēja gulēt nemaz. Rītā agri, tikko svīda gaisma, ķēniņš piecēlās un gāja steigšus uz lauvu bedri. Pienācis bedres tuvumā, viņš sauca noskumušā balsī pēc Daniela un sacīja: Daniel, tu dzīvā Dieva kalps, vai tavs Dievs, kuram tu bez mitēšanās kalpo, tevi ir izglābis no lauvām? Tad Daniels atbildēja un sacīja: Ķēniņš, lai dzīvo mūžīgi. Mans Dievs sūtīs savu eņģeli un aizturēja lauvām rīkli, ka tie mani neaiztika, jo viņš zināja, ka es esmu nevainīgs un ka arī pret ķēniņu es neesmu darījis nekā ļauna. Tad ķēniņš kļuva ļoti priecīgs un pavēlēja Danielu izvilkt no lauvu bedres. Izrādījās, ka viņam nebija ne mazākā ievainojuma, jo viņš bija pilnīgi uzticējies savam Dievam. Tad ķēniņš pavēlēja atvest tos vīrus, kas bija apsūdzējuši Danielu, un tos iemeta lauvu bedrē līdz ar viņu sievām un bērniem. Un tie nebija vēl nokrituši līdz bedres dibenam, kad lauvas tos sakāmpa un saplosīja, un tiem sadrupināja visus viņu kaulus. Tad ķēniņš Dārījs rakstīja visām tautām, tautībām un valodām, kas dzīvo zemes virsū: Lai svētības jums būtu bagātīgi, tā ir mana pavēle. Visā manā valstī ikvienam būs bīties un drebēt Daniela Dieva priekšā, jo tas ir dzīvais Dievs, kas paliek mūžīgi. Viņa valstība ir neiznīcīga, viņa valdīšanai nav gala. Viņš izglābj un atsvabina un dara zīmes un brīnumus debesīs un virs zemes. Viņš izglāba Danielu no lauvu rīkles. Šīs Daniels kļuva varens vīrs Dārija un persieša Kīra valdīšanas laikā. Āmen. Nāc svētais gars, nāc apgaismo savu vārdu patiesība. Tavi vārdi ir mūžīga un svēta patiesība. Āmen. Mīļie brāļi un māsas Kristū, vai esat kādreiz steidzoties cauri ikdienas rutīnai, darbs, mājas, sociālie tīkli, pašattīstība, fitnesa un veselības mērķi un tā tālāk, vai jūs visi tā vidū esat sajutuši nemierīgu ilgošanos pēc kaut kā tiešām pilnīgāka, pēc kaut kā pilnīga? Mūsdienu cilvēks nepārtraukti meklē ideālu. Viņš meklē perfektu karjeru, attiecības bez plaisām, dzīvesveidu, kas sola veselību un laimi. Cilvēki izmēģina jaunas aplikācijas, lasa motivācijas grāmatas, tiecas pēc labākas sevis versijas, bet pārāk bieži saskars ar vilšanos. Ideāls šķiet tik tuvu, bet tomēr tik tālu. Vai pazīstams stāsts? Šodien mēs atkal iejutīsimies Daniela ādā. Iedomāsimies sevi Daniela vietā, kurš sākumā bija jauns vīrs svešā zemē, tagad jau viņš ir vecāks vīrs, un visu dzīvi viņam nācies just šo spiedienu uz kompromisu. Bet viņš jau kā jauns cilvēks izvēlējās šo tieksmi pēc pilnības, pēc ideāla. Un gribu teikt, ka šis meklējums pēc ideāla, pēc
pēc šīs pilnības nav tikai sens stāsts. Tas ir arī mūsdienu cilvēka meklējums. Un tas ved pie svarīgas atziņas, kas šodien izprediķa tēma, ka patiesais ideāls nav atrodams mūsos pašos, bet gan tas ir atrodams Kristū mūsu pestītājā. Šodien būs pēdējā reize šajā Daniela sērijā, kad mēs lasām Daniela grāmatu. Atcerieties, kā tas sākās ar jaunu cilvēku, kas ir aizvests trimdā, bet kurš mēģina saglabāt šo te savu ideālu pilno dzīvi. Turpinās ar to, kā viņam nākās cīnīties, kā viņš atklāja savus ierobežojumus. Un galu galā šis stāsts aizved pie tā, ka ne jau pašā cilvēkā, bet iekš Dieva ir šī te pilnība, patiesais pilnīgums, ko mēs meklējam. Un to mēs kā luterāņi atzīstam. Mēs esam žēlastības ceļojumā. Nevis pašattīstības ceļojumā, bet žēlastības ceļojumā. Viss nav atkarīgs no mūsu spēkiem, bet galvenokārt no Dieva labvēlības un no Dieva dāvanas. Un tas arī atklājās šajos pravietiskajos un dievišķajos stāstos, ko mēs lasām arī vecajā derībā. Tad iedomājieties Danielu, jau kā jaunu vīrieti. Viņš ir izrauts no dzimtenes, viņš ir iemests svešu impēriju vidū, un Daniels izvēlās šo ideāla ceļu. Un jo tālāk viņš iet, jo grūtāk tas paliek. Atcerieties, kā viņš atsakās no ķēniņa greznajiem ēdieniem galmā. Viņam spīdēja labu karjeru, bet viņš uzreiz atsakās ēst pie ķēniņa galda, jo tur ir elku barība, un viņam šķīstības dēļ jāsaglabā uzticība Dievam, un viņš saka, es nevaru to. Un kas tas cits ir, kā viņa tiekšanās pēc šī te ideāla dzīvei, kas būtu šķīsta, tādai pasaulē, kas nebūtu korupcijas samaitāta, kas pilnībā veltīta tam kungam. Mēs viņu varam saukt par jaunu ticības ideālistu ar visskaidrākajiem mērķiem. Un viņam, kā jaunam cilvēkam, kurš ir augstdzimis, viņš ir iespējams no Dāvida dzimtas, viņam ir visi priekšnoteikumi, viņam ir ļoti labs raksturs, viņam ir labi tikumi, un viņš ir īpaši Dieva svētīts arī. Viņam piemīt tāda gudrība, ka viņš spēja skaidrot sapņus Dieva spēkā, un tas viņu paceļ augstā amatā, un viņš var izmantot šo te stāvokli, bet ko viņš dara ar šo savu stāvokli? Viņš pasludina Dieva spēku un varu un valdīšanu. Tātad viņš meklē šo ideālu pat šajā svešajā, pretešķīgajā vietā. Viņš grib būt nevainojams, viņš grib visu godu dot Dievam. Dievam, nevis sev. Tomēr, jo vairāk Daniels cenšas, jo vairāk viņam ir jāatzīst, ka ne situācija ir ideāla, ne viņš pats ir ideāls, un kad tas viss atsitās kaut kādā veidā. Viņš atzīst savus un savas tautas grēkus, ikdienas grēksūdzēt. Tā kā atceraties, Pīters sludināja, kad jūdiem 3 reizes dienā jālūdz Dievs, un viena ir grēksūdzes lūkšana no šīm, kas paver logus uz Jeruzālemi un saka šīs lūkšanas. Un viena no šīm lūkšanām ir grēksūdzes lūkšana, kas, protams, arī mūsu vidū šodien grēksūdzes lūkšana atklāja mūsu nepilnīgumu. Cik tālu mēs esam no pilnības. Tā ziņā Daniels, tāpat kā daudzi citi Bībeles tā sauktie varoņi, viņi ir ticības ceļā mums priekšgājēji. Mums gribās viņus idealizēt, bet arī viņi nav ideāli. Mums jārunā šeit par tā saucamo nepilnīgo pilnību. Un ar šo nepilnīgo pilnību arī mums pašiem jādzīvo. Tā mums labi jāsaprot. Tā ir atslēga. Pat arī labākie no mums, pat arī savos pilnīgākajos centienos mēs paliekam paši sevi nepilnīgi. Lai ko mēs darītu visā savā dzīvē, savos centienos, savos darbos, vienmēr ir par īsu, par maz. Un visi šie centieni mūs beigās ved pie Kristus. Viņš vienīgais ir pilnīgi šķīstais un bez grēka,
Un tikai ar viņu pilnību apsekti mēs topam pilnīgi. Tikai viņa taisnībā, svētumā ietērpti mēs esam svēti un pilnīgi. Jo kas tad mūsu dzīvē notiek? Visi mūsu centieni pēc ideāliem tiek pārbaudīti. Mēs nonākam zem spiediena. Pasaule šos mūsu ideālus cenšas samīt zem kājām, samaitāt un korumpēt. To mēs redzam arī šajā Daniela stāstā, jo jauneklis vairāk tiecās pēc pilnības, jo vairāk apkārt esošie centās viņu paklupināt. Ārējais spiediens, korupcija mēģina viņus salauzt. Tur bija rakstīts, ka viņi nespēja atrast viņa darba pienākumos nekādas problēmas. Visu viņš izdarīja ļoti labi un pareizi. Ko viņi darīja? Viņi ķērās pie viņa reliģijas. Un tad viņi panāca likumu, kurš noteica, kad jāpielūdz tikai ķēniņš, tad jāpielūdz elks. Un, protams, šo likumu Daniels nevarēja ievērot un nevarēja pakļauties. Un, kā jūs dzirdējāt šajā sprediķī, viņš paturēja šos lūkšanu logus atvērtus uz Jeruzalemi. Viņš varēja aizvērt tos logus un klusi pie sevis lūgt, bet viņš turpināja atvērt šos logus uz Jeruzalemi un teikt savas lūkšanas. Tā ka visi zināja, viņš lūdz patieso Dievu, nevis ķēniņu, tad, kad tiek bazūnēts un dots signāls, ka visiem jāmetās ķēniņu priekšā. Tātad ar šādu viltīgu likumu viņš viņu mēģina paklupināt. Un atceramies, kā viņš reaģēja. Viņš reaģēja ar uzticību, ar šiem atvērtajiem logiem. Un tāda ir šī pasaule. Arī mūsu dienās viņa mēģina mūs paklupināt. Viņa mēģina izdarīt uz mums spiedienu. Pasaule, tās iekārta, tās sistēma, tās pārvaldība cenšas mūs samaitāt. Un mēs ar vienu esam nolikt šīs izvēles priekšā. Pastāvēsim ticībā, vai arī vairāk rūpēsimies par sevi, par savu izdzīvošanu, par savu labklājību, par savu vērtību. Un ir viegli skriet līdzi pasaulē, ir viegli skriet līdzi izdevīgumam, bet tik grūti ir palikt šķīstam, tīram un nesamaitātam, īpaši Dieva pilnīgo un svēto baušļu priekšā. Un šai ziņā Daniels gandrīz aiziet tā kā bez kritikas. Mēs lasām pa viņu, viņš ir kā gaiša, spoža zvaigzne, tumšas paudzes vidū. Viņš grib būt uzticīgs, viņš grib ziedoties un paklausīt Dievam, lai ko tas maksātu. Viņš tiecās pēc ideālās paklausības, bet kas ar viņu notiek? Viņš kļūst arvien neaizsargātāks. Viņš kļūst bezspēcīgs likuma priekšā. Ar visu ķēniņa Dārija labvēlību, ko viņš bija iemantojis, un Dārijs centās viņu glābt. Viņš pats bija izdevis to likumu, un tagad viņam jātiesā, un viņš mēģina viņu glābt, bet likums ir likums, un viņam ir jāpiespriež viņam tā lauva bedra. Un tur ir tāda bezspēcība. Tieši tas ir tas, ko jūs saņemat par savu uzticību, par saviem ideāliem. Tāda ir samaksa par tiekšanos pēc ideāla. Un vai nav tā, ka visspilgtākais piemērs tam ir paša Kristus dzīve. Vislielākais ideāls, kas staigājas zemes virsū, svētākais, patiesākais cilvēks, ar ko viņam ir jāsastopās. Viņš pati pilnība tiek notiesāts. Un šeit mēs redzam skaidru paralēli starp Danielu un Kristus dzīvi. Viņi Kristum nevarēja atrast nekādu vainu, viņš bija bez grēka, bez traipa. Bet tai pašā laikā atcerieties, Pilāts viņu tiesā, viņš mēģina viņu atlaist, līdzīgi tā kā Dārijs, un tomēr viņš piespriež viņam nāves sodu. Tā Daniels kļūst par priekšvēstnesi Kristus brīvprātīgai paklausībai, kāds ir patiesais ideāls, kas ir mūsu acu priekšā Bībelē nolikts. Jā, tieši šāda ir visu ideālu meklējumu kulminācija. Laubedre. Tā pasaule to nosoda. Daniels par savu paklausību to iemests laubedrē, un šīs ticības ideāls noved viņu bezspēcībā un bezpalīdzībā,
lauva bedrē. Daniels nokļūst tumsā. Ievērojiet, kā tiek aprakstīta šī viņa sodīšana. Viņa bedrē tiek uzvelts akmens virsū. Bedra tiek aizzīmogota. Tā ir kā kaps, nāves un iznīcības simbols. Lauvas tur rēc kā ļaunuma spēki, ko ir barojusi korupcija un pasaules spiediens. Un viņš nokļūst naktī, kas šķiet pilnīgi bezcerīgi. Taču rītā notiek brīnums. Daniels izrādās dzīvs un neskarts. Viņš tiek atzīts par nevainīgu, un viņš tiek izglābts. Nevis savas pilnības dēļ, bet Dieva brīnumainās iejaukšanās un Dieva žēlastības dēļ. Vai tas nav priekšvēstnesis Kristus augšām celšanās lieldienu rītam? Rītam, kad kaps bija tukšs un ticība pilnībā tika attaisnota. Domāsim par Danielu, kurš pats nebija ideāls, bet viņa ticība bija ideāla. Tāpēc, ka ticība ir Dieva dāvana un ticība darīja viņu par kaut ko īpašu. Šī ticība un viņa glābšana norāda uz īsto ideālu. Un, protams, Svēto rakstu centrā visu, gan vecās, gan jaunās derības centrā ir Kristus. Kristus, kurš pārvar nāvi un grēku. Tātad Daniela glābšana noved pie, kas tur notiek pēc tam, kad šie Daniela apvainotāji redz, kas ir noticis. Viņi paši tiek iekrīt šajā bedrē. Un mēs redzam, kā šis rakstu kopējais tas pavediens, pravietojums par Kristus triumfu, kad caur nāvi un augšām celšanos ļaunums tiek atbruņots un apkaunots, kā tas piepildās. Pats Daniels nebija ideāls, bet viņa ticība bija ideāla un dievišķa. Un viņa ticība rāda uz Dievu, kuram nekas nav neiespējams, kas visu dara jaunu, uz Dievu, pie kura nav nekādas samaitāšanas, kas ir dzīvības kungs. Šajā ticībā Daniels tika attaisnots. Viņš kļuva pilnīgs un perfekts. Tāpēc mēs varam runāt par svēto Danielu. Vecās bildēs, kur viņš tiek aprakstīts vai zīmēts, viņš tiek rādīts kā svētais Daniels. Un tāds viņš arī ir. Un svēts viņš ir ticībā Kristum. Bet, mīļie draugi, domāsim arī katrs pats par sevi, par savām ilgām un tieksmes pēc pilnības. Mēs visi pēc šīs pilnības tiecamies, tā mēs esam uzbūvēti. Mūsos ir šīs dziļās ilgas pēc pilnības. Arī mēs, kā Daniels, sastopamies ar šīm dzīves nepilnībām, ar spiedienu un bezspēcību. Jā, mums katram ir varbūt arī sava lauva bedre. Mēs cenšamies būt ideāli darbā, skolā, ģimenē, garīgā dzīvē. Taču mēs zinām arī, ka nāk pārbaudījumi, un mums katram jāatklāj savs nepilnīgums. Mēs katrs atklājam savu bedri. Vai tas nav mūsu stāsts? Kā ikviena cilvēka stāsts. Varbūt apkārt mums ir kādi cilvēki, kurus mēs idealizējam. Viņi mums liekas spoži, augsti, gan arī pilnība. Bet visa cilvēciskā pilnība ir nepilnīga. Tā visa beidzās bedrē un aizmirstībā. Tieši to māca Bībele un mūsu ticība. Un tā ir brīnišķīga un neatkārtojama mācība, kas šeit mums ir dota. Ka tieši tur, kā Daniela bedrē, tieši tur tajā bedrē Dievs nāk, Dievs iejaucās un Dievs parāda savu spēku. Priekš katra no mums tajā bedrē viņš nāk, iejaucās un parāda savu spēku. Ka Kristus uzvara pār šo bedri nav kaut kāda abstrakta vēsture, bet tā ir dzīva realitāte priekš mums. Mēs tajā esam uzņemti un iesaistīti.
To mums ir grūti saprast, kamēr mēs dzīvojam šajā pasaulē, mūsu ideāli tiek aplausti un pazemoti. Mēs visi staigājam šajā tumsas un nāves ielējā un mums teiks, beidz ar saviem ideāliem, beidz ar savu ticību. Bet tāpēc mēs esam īpaši ļaudis, ka mēs dzīvojam šajā lieldienu ticībā. Mēs spējam iedomāties šo brīnišķīgo rītu, šo rīta gaismu, kad mēs jau esam izglābti no lauva mutes. Mēs esam izglābti no visām bailēm, no visiem grēkiem, no pasaules korupcijas, no savas samaitātās sirds, jo Kristus par mums ir uzvarējis un mums devis šo uzvaru. Šī uzvara nav mūsu sasniegums, tā ir žēlstības dāvana. Viņš patiesais ideāls paceļ mūs no bedres, attaisno un dod mums jaunu dzīvi. Tādēļ es jūs aicinu šodien, mēs atzīstam savu nepilnīgo meklējumu pēc pilnības un ļaujam tam aizvest mūs pie pilnīgā Kristus, kurš patiesi triumfē par mums visiem. Un šai stāstā mēs neesam tikai vērotāji, mēs esam dalībnieki, mēs esam uzņemti viņa uzvarā, viņa mūžīgajā uzvarā. Tas, lai stiprina mūsu ticību žēlastībai, skatoties uz gaišo, skaisto lieldienu pilnības rītu, ko Dievs mums katram ir apsolījis. Ticiet tam. Āmen.